Jā, no mugurkaula, teiksim, cilvēks arī prot izkrakšķināt tā, ka tu pilnīgi ar skaņu, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tur nevis kaut kas nostājās vietā, vienkārši tās saites, kas ilgāku laiku netika tur kustināts, tad viņš tīpaši no rītiem cilvēks var izkrakšķināties. Tā kā faktiski tā krakšķēšana nav tāda patoloģija, bet ja tai krakšķēšanai līdzi nāk arī sāpes vai diskomforts, tad tas tiešām ir vērts tam, lai pievērst uzmanību. Mīļie, dārgie klausītāji. Jā, mēs atkal esam satikušies. Šoreiz runāt par stresa lūzumiem, bet šoreiz runāt par krakšķošām locītavām. Jā, šeit šodien ir Džona un Andrejs. Jā, Džambloks ortopēds, kurš tomēr orientēšanās šī situācijā. Vispār to asociē ar vecumu krakšķošu locītavas. Protams, tādā it kā jokojoties un smejoties, bet es, atceros savu bērnību, tur bija ļoti populāri, ka ņēma un krakšķināja roku pirkstus un viņi krakšķēja. Respektīvi, tas nenozīmē, ka laikam krakšķi tikai vecumā. Tieši tā, es nezinu, tur bērni krakšķi man liekas vairāk nekā pieaugušie. Kas tieši tur krakšķi iekšā tajās locītavās? Kas tas ir? Nē, skaidrs, ka visi tie savienojumi vietas, viņam ir kaut kāds sadaļas, kas var radīt šo te skaņu, un principā tā teorija tāda, ka divi iespējamie iemesli, man liekas, simtiem reižu visādos veselības žurnālos šis jautājums tika cilāts, viņš ir joprojām aktuāls, cik es saprotu, jo joprojām tie cilvēki arī nāk ar sūdzībām par to, ka man krakšķi locītavas. Tad es pat teiktu tā, ka ir divi iemesli tādai krakšķēšanai, kurai principā var nepievērst uzmanību. Viņi vienkārši ir un visi ar to jāsamierinās. Un dabiski var būt krakšķēšana, kas ir saistīta ar kaut kādu patoloģiju locītavā. Divi iemesli pastāst, kas ir tie labie iemesli? Pirmie divi iemesli. Pirmais ir tāds, ka tādās sīkās locītavās ilgāku laiku nekustinot viņas, vai vienkārši tur uzkrājos slāpekļa, tādi maz burbulīši. Un tā ir tā vienreizējā krakšķēšana, činkš un nokrakšķēja. Tāpēc tos pirkstus var tad par pirkstus, tā viens no variantiem. Un otrs variants ir, kad reiz visām tām locītavām, tiem locītavi ir divu kaulu savienojumu vieta. Tad apkārt tur nāk diezgan daudz dažādas saites, locītavas kapsulas, cīpslas, ceļu locītavai vērums ar cīpslām iet apkārt locītavai. Un katra no tām struktūrām teorētiski varētu radīt šo te skaņu, pārlicot pār kaut kādam kaulu izcilnītim vai, nezinu, tur rīvējoties, bet pret otru cīpslu, kas ir blakus, dažādi varianti ir. Ja? Tad daudz visādas iekšā locītavās tādas sinoviālās krokas ir, kas arī faktiski var radīt gan krakšķēšanu, gan tādu mehānisku raksturu sajūtu, ka tev kaut kas pārlec locītavā. Tas absolūti nenozīmē, ka tā ir patoloģija. Tas ir vienkārši tāds stāvoklis locītavai, kas, ja viņš nerada tādu sāpju un diskomfortu locītavā, tad es domāju, ka tam īpaši par to uztraukties nevajag. Kāpēc jūs sakat, ka bērniem pat vēl biežāk un vairāk? Tāpēc, ka viņiem redz, tiešām visi tie audi vēl tādi diezgan intensīvi veidojās aug, un viņš tiešām tās locītavas mainās, attiecīgi arī bērniem. Tās skaņas un tie audi ir daudz elastīgāk, viņi var radīt šīs skaņas. Man bērnam ir tā, ka viņš var krakšķināt absolūti jebkuru locītavu. Un pats priecāties, jā? Jā, no mugurkaula, cilvēks arī prot izkrakšķināt tā, ka tu pilnīgi ar skaņu, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tur nevis kaut kas nostājās vietā, vienkārši tās saites, kas ilgāku laiku netika tur kustināts, tad viņš tīpaši no rītiem cilvēks var izkrakšķināties. Tā kā faktiski tā krakšķēšana nav tāda patoloģija, bet ja tai krakšķēšanai līdzi nāk arī sāpes vai diskomforts, tad tas tiešām ir vērts tam, lai pievērst uzmanību. Ko? Kas par ko tas varētu liecināt? Varianti varētu būt ļoti daudz un dažādi. Labs piemērs ir, celes. Jā, ceļu locītavā tas var būt menisks bojāts, kas rada krepitāciju vai kaut kādu skaņu. Tas var būt skrimšļa bojājumu, vienkārši locītavām kļūstot nelīdzenām. Tās virsmas vienu gadu otru kustoties rada šo te gurkstošu sajūtu vai skaņu cilvēkam. Diezgan regulāri nāk cilvēks, ka es eju pa kāpnēm lejā, vai man cilvēki visi apkārt vienkārši pagriežas un skatās, vai man tik traki krakšķi.
Nu, tā ir, ja tu locītavs tieši runājot par ceļu locītavu, tad priekšpusē tur tiešām te ceļu skriemelim ir tik cieši kontakts ar ciskas kaulu locītavas virsmu, un ja tās virsmas ir nelīdzenas, viņas var radīt diezgan tādu, nu, tā kā smilšpapīrs pret smilšpapīru. Un ja tas ir ar sāpēm, tad tā ir patoloģija. Ja tās sāpes nav, nu jā, nu droši vien, ka tā problēma ir, bet viņi nav tik aktuāli, nu, nekairina cilvēkam, nebojā dzīvi tik tālu, kad... Un, nu, dažādi iemesli. Ja tā, nu, teiksim, viņa nerada sāpes, bet, nu, teiksim, cilvēkam ir nepatīkami, kad vispār tas tā, nu, tā skaņa viņam ir nepatīkami, tur kaut ko var darīt, vai profilaktiski, vai kaut kas ietekmē to, lai tas tā nenotiek. Tu zini, viena daļa, tas dabiski, tas nav tikai cels, ir plecs, gūža, var radīt diezgan nopietnas skaņas efekts, ir pat tāda atsevišķa diagnoze, saucās snapping hip vai klikšķošā gūža, kad faktiski pašā gūžas locītavā nekā nav, bet, teiksim, ciskas kaulu tad saucamam lielam grozītājam, tas, kas mums, nu, gurdam ir tas lielais kauls, kas tur spiežās, viņam pāri lec vienkārši tāda, nu, ļoti, nosauksim to par fasciju, tāda ļoti blīvu malu fasciju, kas vienkārši tā malu pārlecot tam lielam grozītājiem rada, nu, diezgan iespaidīgu skaņas efektu, ja. Tas arī, teiksim, vairāk ne tikai kā skaņa, bet jau drīzāk kā sajūtu traucē cilvēkam. Nu, redz, ko mēs šajā situācijā varam darīt? Jautāju, un es atbildēšu. Neko daudz mēs nevaram darīt. Teiksim, ķirurģiski iejaukties tādās situācijās ir, nu, no vienas puses ir vienkārši tā situācija var būt tāda, ka to visu to ķirurģisko iejaukšanos, teiksim, likvidējot kaut kādu to iespējamo skaņas izraisītāju, tu vienkārši nonāc citā problēmā. Un ja tev līdz šim nav bijušas sāpes, tu esi likvidējis, teiksim, skaņu, bet tu esi nonācis situācijā, ka tev tā locītavs sāk traucēt un sāpēt. Tāpēc diezgan rūpīgi ir jāapsver visi par un pret, pirms tu vispār pieņem kaut kādu lēmumu. Lielākā daļa no tām skaņām, kas nerada sāpes vai diskomfortu, nu, ar viņām vienkārši es iesaku sadzīvot. Viena daļa. Ir viena daļa, kas tas diskomforts ir tik traucējoši, un cilvēks tiešām, nu, vairs negrib un nevar to sadzīvot. Tad es domāju, ka var mēģināt ķirurģiski, bet tad cilvēkam ir jāapzinās, ko mēs varam darīt. Jo parasti, nu, ko ķirurgs var izdarīt? Viņš var pielīdzināt un kaut ko to iemeslu, teiksim, likvidēt vienkārši fiziski. Nu, ja tas ir nelīdzenas krimsls, aplīdzināt viņu. Es esmu to darījis, un es domāju, teiksim, cilvēkam kā piemērs varētu būt, viņš iet pa kāpnēm, nu, vienkārši nenormāli. Vienkārši krepitē, krakšķi tā, ka, nu, pirmkārt nepatīkam, apkārtēji dzird, viņš pats, nu, vienkārši nevar to. Nu, tad pielīdzinot dabiski, tu nevari pilnīgi likvidēt to skaņu, bet tu vari mainīt tonalitāti vai, teiksim, to sajūtu mazināt. Nu, tas savā ziņā ir rezultāts, es uzskatu, jā. To, ka tas atkal var atjaunoties ar laiku, tas arī ir fakts. Plecam, teiksim, arī ļoti daudz ir krakšķēšana, bet tā ir arī saistīta ar visādu tur rētaudu veidošanās, dažādās gļotisomiņās un tā tālāk. Tā arī nav tāda patoloģija, no kuras ir jāuztraucās un jābaidās. Dabiski arī pleca locītavai dilstot, arī tad var radīties visādas skaņas. Un tad ir bieži vien, ka tev sākotnēji ar to visu jāsadzīvo ar laiku, ja tā ir nodilus locītava, dabiski iespējams, ka viņi ir jāmaina. Varbūt arī nē, ja runiet par plecu. Daudz lietas ir atrisināmas ar fizioterapiju. Teiksim, sabalansējot muskuļus, ja iemesls tai skaņai bija kaut kādas cīpslas, kas pārlec kaut kādiem izaugumiem vai vēl kaut kur, tad tas var pazust. Teiksim, nostabilizējot locītavu, nobalansējot muskuļu darbību, tad viss nomierinās. Gūžas locītavās ir tādas klikšķēšanas, ka tur ir vairākas cīpslas, kas ļoti cieši iet gar kaulu, un, teiksim, ja intensīvi sportojot, varbūt tā, ka tā cīpsla vienkārši iekaist. Ja viņi iekaist, viņi kļūst tur, nezinu, 1-2 mm lielāk diametrā, un tās telpas ir tik maz, ka viņi sāk rīvēties, un tad viņi rada skaņu vai pat sāpes. Nu, arī tādas situācijas, un tad futbolistiem ir ļoti raksturīgi šitās cirkšņu sāpes, jā, jo viņi tik intensīvi sit pa bumbu, ka viņiem beigās ir situācijas, kad tās sāpes ir tik stipras, un viņas ir tiešām saistīts ar tādu arī klikšķēšanu, tad cīpslī lecot pāri vienam kaulam, un tad šādās situācijās, teiksim, pretiekais un terapija un fizioterapija diezgan labi palīdz.
Nu, kaut kādās super ekstremālās situācijās to cīpslu var atbrīvot vai, teiksim, nezinu, dažādi varianti, ķirurģiski. Tu kā pieskāries tai otrai tēmai, bet tur, kur ir sāpes, tur, kur, teiksim, ir tā menisks ir bojāts, vai tu teici, vai ir kaut kāds nodilums, un sāpes ir ar to saistīts. Jā, menisks var radīt krakšķēšanu, var neradīt krakšķēšanu, viss atkarīgs no tā, kā viņš ir pārplīs. Viņš var krakšķēt tikai pie noteiktas kustības, teiksim, dziļi pietupjoties un ceļoties kājās. Viņš var krakšķēt pie katras soļa, ko tu spēr, tu arī vispār nekrakšķēt, tikpat labi arī meniska vietā var krakšķēt, nezinu, tur padilas skrimslis vai kāds, viss ir atkarīgs no tā, kas tur, varbūt brīvs ķermenis locītavā arī, kas var radīt krakšķēšanu periodiski. Tur vienkārši noņem iekaisumu pretsāpju zāles. Ja tā krakšķēšana saistīta arī ar sāpēm. Bieži vien, ja menis tiešām krakšķis, tas nozīmē, ka viņš rada mehānisku problēmu tādā locītavā. Parasti, ja tev krakšķis bojātais menis, tad viss tas nonāk pie ķirurģijas. Un tad to menisku vai aplīdzina, vai samazina, vai piešuja, atkarībā no tā, kur un kā viņš ir pārplīs. Ja viņam vienkārši sāp tur un ir kaut kāds menisks bojāts, nevienmēr tur viss tas beidzās ar ķirurģiju. Bet, ja runa iet par krakšķēšanu, šīs dienas tēma, tad visdrīzāk, ka tur ir jāoperē. Skaidrs, es domāju, ka ir vēl kaut kas, ko tu es domāju, ka viss ir kārtībā. Tu vari pajautāt, teiksim, vai ir kaut kas, ko ēst, var, teiksim. Ko varētu ēst vai neēst, tas kaut kā ietekmē tās lietas? Jā, tas ir tas tradicionālais jautājums. Ēdot skrimšļus, vai man skrimšļi uzlabojās, krakšķēšana mazinās, vai dzerot, teiksim, kapsulas ar kolagēnu, es palieku elastīgāks un man pazūd krakšķēšana. Jāsaprot to, ka daudz lietas pāriet pašas pa sevi, tā krakšķēšana var no rīta būt un pēc tam nebūt, viņi var parādīties pēc kaut kādas slodzes. Tā kā, mēs neesam absolūti 100% perfekta mašīna, kas mums, diemžēl, daudz lietas ir tik sarežģītas, ka daba droši vien nav spējīga nodrošināt pilnīgi vienādas visus tos cilvēkus. Mēs esam tāpēc arī, paldies Dievam, tik dažādi. Kas attiecās uz locītavām arī. Un tāpēc es domāju, ka skaidrs, ka cilvēkam tās asociācijas rodās vairāk tādas galvā. Ja man ir kolagēns daudz, tad es esmu elastīgs, ja tad es ēdīšu skrimšļus, tad mani skrimšļi arī visi būs kārtībā. Ko darīt tiem, kas neēd skrimšļus, es nezinu, vai viņi visi ir maini locītos, vai viņiem viss ir tik slikti. Tā gluži nav. Jā. Tā kā ēst vai neēst, es domāju to, lai katrs pats priekš sevīm izlēma. Es domāju, ka noteikti kaitīgi tas nebūs, ja jūs neesat pārliecināti par savu ēdienkarti. Mēs jau to vienreiz jau runājam vienā no podkastiem, tad papildiniet savu ēdienkarti ar uzturbagātinātājiem, bet visam ir jābūt samērīgam un nevajag pārspīlēt. Un galvenais visā tādā lietā bieži vien tai krakšķēšanai palīdz vingrošana. Kārtējo reizi mēs nonākam pie tā paša. Pat ja tā ir vienkārši tāda nepatīkama skaņa, arī tad palīdz vingrot. Man teiksim pašam ir tā, ka tu taisi vienu konkrētu vingrinājumu, tev vienmēr krakšķis cēlas vai plecs. Es no tā netieku vaļā, tāpēc, ka man vienkārši tā viena kaut kāda cīpsla vai kaut kāda saite ir biezāk nekā otrai kājai, un tur man vienmēr krakšķēs. Bet ja tas krakšķis nav sāpīgs, nozīmē, ka tu neko nepareizi nedari. Tu visu dari pareizi un vienkārši jāturpina. Teiksim, ja tu ieti fizioterapijā konkrēti ar šo problēmu, tad kaut ko pamainot. Daudz es neko tur nemainītu, es domāju. Es ietu uz fizioterapiju tad, kad viņš man sāpēt. Bet iet tikai tāpēc, ka tev tur vienreiz dienā iekrakšķās no rīta, vai, es domāju, ka tam nav nekāda jēga absolūti. Bet teorētiski šādā veidā to var koriģēt. Arī var mēģināt, jā. Tad ir tiešām kaut kāda advancēta fizioterapija ar kaut kādiem sarežģītiem vingrinājumiem. Pirms tam izpētot kārtīgi, cik lielā mērā tev tie muskuļi ir sabalansēti. Varbūt tiešām tev ir tā, ka tev iztrūkst absolūti viena muskuļu grupa un tu visu laiku kaut kādu kustību kompensē uz citas muskuļu grupas rēķina. Tā visu laiku tiek pārslogot un tad tās muskuļu cīpslas visu laiku ir biezāks nekā viņam vajag. Un tad sabalansējot to darbību, tu atkal var visu atgriezt normālā stāvoklī. Tā tas mēs būtu. Labi? Paldies visiem par uzmanību. Liekiet laikus un šērojiet. Šērojiet un dabiski. Tas ir pareizi.